saistībā ar to motivāciju, tad, jā, protams, es biju ļoti, ļoti dziļā bedrē, es biju pieskāries, varētu teikt, tam pašam dibenam, no kura atgriešanās nav. Mani līdz šīs dzīves pamešanai šķīra diezgan maz arī, lai es pats varētu no tās aiziet. Ja tu esi meklējumos procesā, tad visums arī tev palīdz un atsūta kaut kādas atbildes, sūta, un arī manā gadījumā tā bija, kad sākumā es tā kā kurmis bakstījos tumšā istabā, vienkārši meklēju kaut ko, bet tad jau man viens gaismas stariņš parādījās, tad otrs parādījās tur. Tad es kaut kādā stāstā ieraudzīju kaut kādu jau, es redzu, mani tajā brīdī varēja uzrunāt tikai cilvēki, kas ir atvesaļojušies no smagām slimībām. Man nevarēja uzrunāt tur psihologi, psihiatri, man vajadzēja konkrētus cilvēkus, kas ir izārstējušies, un tas mani motivēja. Mani viņi motivēja, un tāpēc šobrīd arī es kā savu pienākumu uzskatu dalīties ar to visu, lai motivētu citus, jo šobrīd arī es esmu sazvanījies ar ļoti daudziem cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm, es arī Amerikā biju 2. reizi un runāju ar tiem pacientiem, un tas, ka tu redzi, ka tu ar savu stāstu vari viņus motivēt, tā kā iedot to ticības stariņu, tā kā gaismas staru, ka tu vari to vēl mainīt, un tas ir ļoti būtiski. Protams, viss atkarīgs no paša cilvēka. Tu nevari viņa vietā izārstēties. Ja cilvēks ir riktīgos sūdos līdz ausīm, tad viņiem papildus motivāciju varbūt pat nevajag baigi meklēt. Arī manā gadījumā, ja es esmu jau pašā dibenā, ja es gribu tikt ārā, ja man ir pietiekoši iekšējs spēks, tad man tā motivācija nav jāmeklē mainīt visu dzīvesveidu. Galvenais man dabūt to pārliecību par to, ka tā dzīvesveida maiņa, ka man var palīdzēt. Un tā ir tā lieta, bet tas ir atkal tā smadzeņu pārliecināšana, ka tev tās palīdzēs, tas, ko tu dari. Tas, ka es biju sportists, tas man deva tikai plusus, jā, jo man bija disciplīna, man bija mērķtiecība, un tas man arī palīdzēja, tā kā tajā atvesaļošanās procesā palīdzēja nepadoties. Un runājot par to motivāciju, redzi, katrs cilvēka tips jau ir dažāds, piemēram, un līdz ar to tā motivācija arī katram var strādāt savādāka. Piemēram, es tā kā, šobrīd arī esmu certificēts coach, un tad coaching arī izdala dažādas motivācijas veidus, un tad atkarībā no cilvēka tipa tu pielāgojies un saproti, kāda motivācija tieši viņam var palīdzēt. Vienam var palīdzēt, kaut kāda iebiedēšanas motivācija, ka redzi, tu tur, ka tevi notiks tas, un tad viņš baidās, un tas viņu motivē. Citu motivēs iespējams kaut kādi citu cilvēku sasnieguma rezultāti. Citu motivēs tad, ja es ar viņu ar pātagu stāvēšu viņam aiz muguras un bakstīšu visu laiku, tagad dari to, un tas viņu motivēs. Katram cilvēkam dažādi, līdz ar to tur jāpieiet to motivāciju savādāk.